viss atkarīgs, kurā vietā tu atrodies. Plus mīnus, teiksim, Taizemē pilnais mēneša abonements maksā kaut kā 300 eiro. Tad plus skaties, tas arī pēc katra, teiksim tā, cik katrs var atļauties finansiāli, tur viesnīcas. Nu, plus mīnus, es teikšu, tagad noteikti tas cenas ir vairāk, bet kaut kādā varbūt 1500 eiro var iekļauties mēnesī. Tu aizbrauc trenēties, tad arī nav tik svarīgi, cik mega krūtā viesnīcā tu paliec. Nu, bet es domāju, ka 1500 mēnesī mierīgi var, jā. Nav. Kaut kādas labākās vietas, kuras pār braukt? Labākās vietas, manuprāt, pirmajā vietā noteikti būs Taizeme. Jo tur arī tu Google Maps pasties, tur tie džimi vienkārši, piemēram, Puketā arī, blakus viens otram. Tur ir visas kā viens nāk no turienes, tur viss žoskākai, tur tādi spēcīgi sportisti. Top līmenis pasaules. Bet Taizeme, manuprāt, tāds gan centrs, kur cilvēki brauc trenēties, ne? Tāpēc, kad laikapstākļi ir labi, var notrenēties, labs ēdiens, ir saulīt, var atslēgt. Un Taizemē tādā ziņā ir forši, ka tu var atslēgties no tiem treniņiem. Protams, pa lielam ir daba, laikapstākļi, ēdienas, tas viss kopumā. Taizemē, jā, viņiem tas nacionālais cīņas sports ir taiboks. Un jā, tas viņiem ir populārs.